Esiet sveicināti skatītāji, kā arī klausītāji, un jūsu uzmanībai mūsu iknedēļas aktualitāšu jaunumu. ASV akciju tirgi ceturtdien pārtrauca ilgo kāpumu sēriju. S&P 500 slēdzot pie mīnus 0,8%, bet Nasdaq pie mīnus 0,9%. Papildus tam, ka tirgus šķiet bija gatavs nelielai korekcijai, palīdzēja arī Fed priekšsēdētāja Powella komentāri. Pāvels uzstājās Starptautiskā valūtas fonda konferencē, kur lielākā drāma nebija pati runa, bet gan fakts, ka neilgi pēc viņa kāpšanas tribīnē daži cilvēki uzskrēja uz skatuves un sāka protestu pret klimata pārmaiņām. Kad Pāvels pēc dažām minūtēm varēja atsākt savu runu, viņš teica, ka Fed ir gatavs turpināt likmju celšanu, ja tas izrādīsies nepieciešams. Taču viņš arī uzsvēra, ka banka turpmāk būs piesardzīga un apzinās gan risku tikt apmuļķotai dažu labu mēnešu inflācijas datu dēļ, gan arī risku, ka ir ieviesta pārāk liela stingrība. Cits Fed loceklis Rafaels Bostiks sacīja, ka likmju paaugstināšana jau ir noslēgta. Savukārt Tomas Bārkins sacīja, ka vēl ir pāragri to apgalvot. Tomēr abi bija vienisprātis, ka mēs joprojām neesam redzējuši visu jau veikto procentu likmju paaugstināšanas ietekmi. Līdz šim novembrī ASV akciju tirgi ir uzrādījuši iespaidīgu spēku atbilstoši pozitīvajām sezonālajām tendencēm. Mēnesī S&P 500 ir pieaudzis par 5,3% un Nasdaq par 7,4%. Optimistiem un pesimistiem ir atšķirīgi viedokļi par pašreizējo situāciju un perspektīvām. Optimisti saskata vieglu 1 līdz 2 gadu recesiju, inflācijas spiediena kritumu un procentu likmju samazinājumu, un ASV uzņēmuma rezultāts, kas pārspēja peļņas gaidas 3. ceturksnī. Savukārt pesimisti uztraucas par smagiem ģeopolitiskiem jautājumiem un pastāvīgi augstām procentu likmēm, ko nosaka tādi faktori kā ASV lielais budžeta deficīts, kas sarežģīja cīņu pret inflāciju. Tas notiek laikā, kad finanšu nosacījumi ir ievērojami pasliktinājušies. Vēlīnā likmju paaugstināšanas ciklā, kas liecina par grūtībām centrālajām bankām noteikt monetārās stingrības apjomu un iespējamo likmju samazinājumu nākamā gada laikā. Interesants jautājums ir tāds, kā Fed līdzsvaros iespējamo turpmāko ilgtermiņu procentu likmju samazināšanos, ņemot vērā to, cik liela nozīme novembrī lēmumā par procentu likmēm tika piešķirta augstākam obligāciju ienesīgumam. Fed analīze liecina, ka pieaugošās ilgtermiņu procentu likmes var neutralizēt vajadzību pēc jauniem paaugstinājumiem. Dallas Fed loceklis Logans savā runā atzīmēja, ka pieaugošās ilgtermiņu procentu likmes ir veicinājušas finanšu nosacījumu stingrību un ka tas bija iemesls atstāt procentu likmes novembrī nemainīgas. Atlantas Fed tagad norāda uz IKP pieaugumu 4. ceturksnī par 2,1%, salīdzinot ar gandrīz 5% 3. ceturksnī, atbalstot prognozes par izaugsmes palēnināšanos. Kredītkaršu parādi 3. ceturksnī turpināja pieaugt, taču pieauga arī saistību nepildīšana, kas ir brīdinājums par grūtākiem laikiem daļā mājsaimniecību. Financial Times intervijā ar Klaudiju Sāmu, bijušo Fed ekonomisti, kuras vārds piešķirts klasiskajam recesijas indikātoram Sams Rule, teikts, ka ASV iestājas recesija, kad 3 mēnešu vidējais bezdarba līmenis ir pieaudzis vismaz par 0,5% punkta no zemākā līmeņa pēdējo 12 mēnešu laikā. Oktobrī Sams Rule rādītājs bija pieaudzis par 0,3% punktiem. Sāma secina, ka ASV nav vajadzīga lejupslīde, bet tā var virzīties uz recesiju. Naftas cenas turpināja pazemināties pēc ziņojumiem par ASV naftas krājumu pieaugumu, kā arī bažām par pieprasījumu no Ķīnas un citām valstīm. Brent jēlnaftas cena tagad pirmo reizi kopš jūlija ir zem $81 par bareli. Būvniecības aktivitāte Eirozonā oktobrī sarukusi straujākajos tempos pēdējo 10 mēnešu laikā, liecina PMI indeksa dati. Eirozonas būvniecības aktivitātes indeks nokritās no 43,6 septembrī līdz 42,7 oktobrī, liecinot par straujāko būvniecības aktivitātes kritumu kopš 22. gada decembra. Izlaides lejupslīde izraisīja būtisks jauno pasūtījumu samazinājums, kas ir straujākais kopš 20. gada māja.
Pēdējā samazināšanās pagarināja pašreizējo lejupslīdi līdz pusotram gadam, uzņēmumiem Vācijā un Francijā reģistrējot produkcijas samazinājumu. Turklāt Vācijas būvniecības uzņēmumi reģistrēja straujāko aktivitātes kritumu kopš 20. gada aprīļa. Itālija bija vienīgā, kas norādīja uz ražošanas apjomu pieaugumu. Savukārt Britu Royal Institution of Chartered Surveyors paziņoja, ka tās māju būvniecības darba slodzes aktivitātes indeks, kas atspoguļo starpību starp to cilvēku procentuālo daļu, kuri ziņoja par darba slodzes palielināšanos, un tiem, kuri ziņo par darba apjomu samazināšanos, 3. ceturksnī nokritās līdz -26 no -12 iepriekšējos 3 mēnešos. Zviedrijas investīcijas mājokļos un patēriņa kritums liecina, ka izaugsme būs negatīva arī nākamgad, un esam koriģējuši IKP prognozi uz -0,4% no +0,1% vēl augustā. IKP prognoze šim gadam ir koriģēts līdz -1% no -1,2% iepriekš. Mēs turpinām sagaidīt, ka Rīgsbanka procentu likmi sāks pazemināt nākamā gada septembrī. SEB uzņēmēju indeks, kas parāda uzņēmēju skatījumu uz biznesu nākamo 3 mēnešu laikā, pazeminājās par 9 vienībām no +7 līdz -2. Aptaujā visi 3 ekonomiskie rādītāji samazinās un ir negatīvi. Darba stundas, likviditāte un apgrozījums samazinās. Uzņēmējus skar procentu likmju paaugstināšana un vājas patēriņa izredzes. Globālās piegādes normalizējas un atdziest. Maersk globālais konteineru loģistikas uzņēmums paziņoja, ka peļņa pirms nodokļiem 3 mēnešos līdz septembrim samazinājās par 94% līdz 691 miljonam ASV dolāru, lai gan peļņa saglabājās virs pirms pandēmijas līmeņa. Uzņēmums paziņoja, ka samazinās savu darbinieku skaitu līdz mazāk nekā 100 000, salīdzinot ar 110 000 janvārī, un tas ļaus ietaupīt $600 miljonus gadā. Mērot gan preču, gan pakalpojumu jomā, ārējā tirdzniecība lielākajā daļā 10 lielākajām ekonomikām 4. ceturkšņa sākumā ir samazinājusies. Eiropas Savienības eksporta pasūtījums strauji samazinājās. Tas notika neskatoties uz to, ka krituma temps, salīdzinot ar septembri, palēninājās. Īpaši strauji eksporta pasūtījumu kritums bija Francijā un Vācijā. Pa nozarēm visā Eiropā straujākais jauno pasūtījumu kritums no ārvalstīm tika novērots automobīļu nozarē. Apvienotā karaliste cieši seko aiz Eiropas Savienības, un jauna eksporta pasūtījuma apjoms turpināja sarukt ar ātrumu, kas pārsniedz 12 mēnešu vidējo rādītāju. Bezdarbs Eirozonā negaidīti ir pieaudzis no rekordzemā līmeņa līdz 6,5%, jo darba tirgu sāk ietekmēt augstās procentu likmes un stagnējoša ekonomika. Eiropas centrālā bankas, kas apturēja savu procentu likmju kāpumu sēriju, rūpīgi vēro darba tirgu, vai nav pazīme, ka tas vājinās un palielinās algu pieaugumu, kas ir galvenais nesenā inflācijas spiediena dzinēja spēks. ECB prognozēja, ka bezdarba līmenis Eirozonā nākamgad pieaugs līdz 6,7%, jo gausās izaugsmes perspektīvas liek darba devējiem likvidēt darba vietas. Zelts sasniedz savu nominālo visu laiku augstāko līmeni – $2072 par trojas unci 20. gada augustā, kad ASV ekonomika smagi skāra Covid-19, liekot investoriem meklēt dārgmetālus, jo cieta dolāra vērtība. Šī gada sākumā zelts bija tuvu šim rekordam, galvenokārt ASV reģionālās banku krīzes dēļ. Neraugoties uz procentu likmju kāpumu visā pasaulē, kam vajadzētu pazemināt tādu neienesīgu aktīvu kā zelts, jo obligācijām tagad ir pievilcīgs ienesīgums, centrālo banku dārgmetālu pirkšana ir atbalstījusi cenas. Spēcīgais patērētāju pieprasījums Ķīnā ir arī palīdzējis atbalstīt zelta cenu. Kopš Izraēlas un Hamas konflikta izcelšanās pagājušā mēnesī metāla cena pieauga virs $2000.
Tagad tā ir nedaudz atkāpusies līdz $1950. Lai gan tirgus veterāni brīdina, ka drošas zelta patvērumu plūsmas ģeopolitiskos notikumos parasti ir īslaicīgas, tirgotāji satraucas, ka konflikts var izplatīties. Vācijas valdība ir vienojusies par jaunu nodokļu subsīdiju paketi rūpniecībai līdz 28 miljārdiem eiro līdz 2028. gadam, lai pasargātu ražotājus no augstām enerģijas izmaksām. Tas papildina 7 miljārdus eiro nodokļu subsīdijas Vācijas uzņēmumiem, par ko tika panākt vienošanās augustā. Saskaņā ar jauno paketi elektroenerģijas nodokļu atvieglojumi līdz 12 miljārdiem eiro gadā tiek garantēti 24. un 25. gadam, un tos var pagarināt līdz 28. gadam. Vācijas rūpniecība ilgstoši bija atkarīga no Krievijas lētās gāzes. Elektroenerģijas nodokļi tika samazināti līdz Eiropas Savienības atļautajam minimālajam līmenim. Valsts tiešās subsīdijas 350 starptautiskajai konkurencei visvairāk pakļautiem Vācijas uzņēmumiem tiks pagarināts, un 90 Vācijas uzņēmumiem ar augstākiem elektrības rēķiniem tiks piešķirti papildu atvieglojumi. Lielopu gaļas cenas ASV ir pakāpšās līdz rekordaugstam līmenim, jo sausums palielina barības izmaksas un liek lopkopjiem samazināt lielopu ganāmpulku līdz 61 gadu zemākajam līmenim. Saskaņā ar ASV lauksaimniecības departamenta datiem, ASV veikalos lielopu gaļas vidējās cenas ir pieaugušas līdz aptuveni $8 par mārciņu, pārsniedzot pandēmijas laikā sasniegto līmeni. Taču lopkopji, kuri parasti priecātos par rekordaugstām cenām, tā vietā uztraucas, ka cenas atspoguļo pieaugošo krīzi, sausuma gadus un zemu nokrišņu daudzumu lielopu audzēšanas zemēs, kas zaļās ganības pārvērš putekļu laukos. Pagājušā gadā zinātnieki paziņoja, ka ASV rietumu daļa saskars ar sliktāko sausuma periodu pēdējo 1200 gadu laikā. Papildu izmaksas par loparību ir palielinājušas globālās graudu cenas. Saskaņā ar jaunajiem datiem pēdējo nedēļu laikā ir samazinājies pieprasījums pēc starptautiskiem lidojumiem, visbūtiskāk ietekmējot rezervācijas tuvajos austrumos. Pasaules lidojuma rezervācijas 3 nedēļu laikā pēc Hamas pārobežu reida Izrēlā 7. oktobrī bija par 20% mazākas nekā 2019. gada līmenī. Liecina ceļojuma nozares datu kompānijas Forwardkeys dati. Kritums maina pieauguma tendenci. Pirms uzbrukuma rezervācijas skaits bija par 15% zemāks par 2019. gada līmeni. Aviokompānijas pēdējo 6 mēnešu laikā ir guvuši lielu peļņu, pateicoties lielajam pieprasījumam un augstajām biļešu cenām. Brisele šobrīd pārbauda neseno aviobiļešu cenu kāpumu Eiropā pēc tam, kad aviokompānijas vasarā paaugstināja cenas pat par 30%, radot lielāku peļņu aviokompānijām. Eiropas komisijai nav tiesības regulēt aviobiļešu cenas, taču iejaukšanās palielina spiedienu uz avio sabiedrībām. Saskaņā ar Eiropas Savienības datiem šī gada vasarā vidējās aviobiļetes Eiropā bija par 20 līdz 30% augstākas nekā 2019. gada vasarā. Un noslēdzot dažas ziņas attiecībā uz Latviju. Oktobrī inflācija Latvijā noslīdēja līdz 2,1%. Lielākā ietekme uz līmeņa izmaiņām bija pārtikai plus 1,1% punkts un alkoholam plus 0,5% punkti, veselības aprūpei plus 0,5% punkti, kā arī atpūtai un kultūrai plus 0,4% punkti. Savukārt uz kritumu ietekmēja maksas par mājokli samazinājums, un tā ietekme bija mīnus 1,3% punkti, kā arī transportam mīnus 0,4% punkti. Visticamāk, redzot to, kas notiek attiecībā uz naftas cenām, arī novembrī piedzīvosim vieglu mēneša deflāciju, kas nozīmēs to, ka gada inflācija varētu jau noslīdēt virs 1%. Savukārt, septembrī eksporta vērtība samazinājās par 29,2%. Un viss norāda uz to, ka grūtības eksporta tirgos vēl tuvākajos ceturkšņos saglabāsies, un problēmas eksportā
nozīmēs to, ka tas būs viens no nosacījumiem, kādēļ ekonomikā būs salīdzinoši zema vai pat arī zema izaugsme vai pat arī neliels kritums arī 4. ceturksnī. Savukārt pozitīva ziņa ir tāda, ka 3. ceturksnī būvniecības produkcijas apjoms palielinājās par 16,1%, kas nozīmē to, ka būvniecība un investīcijas būvniecības sektorā būs viens no tādiem pozitīviem faktoriem Latvijas ekonomikā vēl tuvākajos ceturkšņos, un jācer, ka Eiropas Savienības fondi turpinās pastiprināt ieplūst sektorā un tādējādi ģenerējot ekonomiskā aktivitāti un kompensējot tās negatīvās tendences, ko mēs redzam eksportā, un vēl visticamāk arī tuvākajā laikā redzēsim attiecībā arī uz patēriņu. Tas šai reizē viss. Paldies par uzmanību un tiekamies nākamajā apskatā.